Viss ir tāpat kā pirms 26 gadiem. Vien ugunskurs tagad deg pašu mājās un sirdi neplosa nemiers. No Dobeles novada Jaunbērzes pagasta uz barikādēm tolaik devušies teju no visām ģimenēm, lielākoties gan tikai vīri. Kāds kungs stāsta, ka sieva teju draudējusi ar šķiršanos, ja netiks ņemta līdzi, bet atbilde bijusi stingra. Jāizvedīs uz Sibīriju, vienalga būsim šķirti. Mājās ar 5 bērniem vīru gaidīt palikusi arī Mirdza. Tad jau bija augsts, ja vāļinkus uzvilka visu un aizbrauc. Nu, mēs skatāmies televizoru, beigās televizors izslēdzās un mēs neziņā. Tikai par radio saka tā un tā. Nu, bija tā bija, kā bija, ka teica neatgriežās mājās. Tā bija, kā bija, jā. Grūti bija. Sargāt televīziju Zaķu salā devušās skolotājas, tostarp arī tagadējās skolas direktori. Dīvaini bija tad, kad bija jāveido ķēde aizsardzībai, lai aizsargātu televīzijas studiju, un kad paziņoja, ka Lietuvā jau ir tanki bijuši un ka arī viss, kas ir iespējams Rīgā. Tad tā palika jocīgi. Barikāžu atceres pasākumā sanākušie skolēni no izdalītiem lapiņām dzied tālaika dziesmas, dzer karsto tēju un it kā klausās acu liecinieku stāstījumā. Tomēr šai paaudzei tā ir kā pasaka, kam grūti noticēt un grūti saprast. Vai tu zini, kāpēc tās barikādas bija? Iespējams, ka jā. Jo nespēšu pastāstīt. Bet jūs par mājās runājat kādreiz ar bērniem par šo laiku? Es domāju, nē, parasti jau nē. Viņiem to arī skolā stāsta, vai es nezinu, vai vēl mājās vajadzētu tur par to karu stāstīt. Tāpat jau televizorā redz un jautā. Atzīmējot 1991. gada barikāžu laiku, Dobeles novadā aizsākta jauna tradīcija – ugunskura ceļš. Šogad tajā iesaistījušies 6 novadu pagasti.